Sveicināti. Čau. Čau. Tas, ko man tā tematiski tā uzzināja tā pēdējā brīdī, tā teikt, ka ir par patīkamām atmiņām. Un tie, kas bija brīvās dzejas mūzikas mikrofonā, tie zina, ka man tie dzejoti, kurus es skaitīju, viņi bija visai negatīvi, var teikt, jo pēdējā laikā viss, kas tā teikt piedzīvots un tā, tas tāds negatīvs un tā dramatisks kaut kas, tāds pozitīvais tā mazāk ir. Un tieši par to, ka man tās patīkamās atmiņas nav tik daudz, tad par to arī viens dzejolīgs, es arī patīkamas atmiņas man ir maz no diena. Bet tās, kas ir, tās atceros vēl ar vienu. Kad lūkojos, kā augšup debesīs putni skrien un redzu meiteni, kas lentas maklas sienu, es atminos savu bērnību, novēlu tai labdienu. Tas ir īsti ceļolīgs tās zins. Man nepatīk atmiņas, kas stāsta par to, kas bija pagātnē. Labāk man tīk izmantot iztēli, kas ar tām konkurē. Tas ir par to, ka brīžos, kad jūties nomākts slikti, un tā, un ārā ir slikts laiks kā tagad, visāds slims domas nāk prātā, un tā, tad tās atmiņas, patīkamās atmiņas, par cik man tik daudz nav, tad es labprātāk izmanto iztēli un radu kaut ko patīkamu. Un iztēli es viņu raksturoju kā filmu. Kas veido filmas? Mēs paši. Un kas tajās darbojas? Mēs paši. Kurš ir operators, kinomehāniķis, biļešu pārdevējs un kontrolieris? Un kurš vēro, kā tas viss notiek? Kurš drīkst iziet ārā filmas vidū, jebkurā laikā? Kurš drīkst mainīt sižetu? Kurš izvēlas skatīties to pašu filmu vēl un vēl vienu reizi? Katrs, kas to vēlas. Kas ir projekcijas aparāts? Tā ir mūsu iztēle. Kas ir filmas materiāls? Jebkas, kam dodam piekrišanu, iekļūt mūsu iztēle. Tu vari turēt filmlentes rulli rokās, un tā ir pabeigta un noslēgta. Sākums, vidus un beigas atrodas tev plaukstās vienā un tajā pašā sekundē. Sekundes miljonajā daļā. Filma eksistē ārpus laika, kuru tā uzskaita. Ja zini, par ko ir šī filma, tu vari jau pirms kinoteātrī nojaust, kas tur būs. Vai tur norisināsies aizraujoši cīņas, vai būs zaudējumi, vai uzvaras, romantika, nelaimes. Tu zini, ka tas viss tur notiks. Bet, lai aizrautos un aizmirstos, tev jāieliek filma projektorā, un katra tās minūte jāizlaiž cauri optikai. Katrai ilūzijai, lai to paredzētu, nepieciešams laiks un vieta. Un tā tu atdod savu naudu un dabū biļeti, apsēdies krēslā un aizmirst, kas notiek ārpus, un aizmirst to, kas notiek ārpus kinoteātrī. Un tad filma sākas. Realitāte ir dievišķi neitrāla. Mātei īstenībā nerūp, kāda loma bērns tēlos šajās gaismas un tumsas spēlēs. Vienu dienu viņš var būt labais, bet citu dienu viņš var būt sliktais. Esamība pat neko nezina par mūsu ilūzijām un spēlēm. Par mūsu ilūzijām un spēlēm un kinofilmām. Tā pazīst tikai pati sevi, pilnīgi un noteikti. Paldies! Cejols, kurš varbūt nav īsti saistīts ar tēmatu, bet uzrakstīt pirms pāris dienām, domāju, ir jānolas, jāizmanto tāda izdevība. Un viņš ir tādēļ mans vērojums par dzīvi. Tu dzīvo,
tā tad arī elpo. Ja elpo, tad arī runā. Runājot jautā, jautājot domā. Domājot meklē, meklējot iepazīst. Iepazīstot mācies, mācoties augs. Augot noveco, novecojot atrod. Bet atrodot tu vilies, un viļoties tu grimsti. Un grimstot tu saproti, bet ja tu saproti, tad tu arī zini. Un zinot, tev gribas uzzināt vairāk, bet tu vēlies uzzināt vairāk, tad tu dzīvo. Kā tu raksti, tagad tu tā kā sāks, tu zini, ar ko tas beigsies, bet tas pats ir process, vai tu tā kā tev ir? Es zinu tikai, ja es rakstu tā kā iesāku rakstīt, tad aptuveni ir zināms tas, ko gribas pateikt. Jā, tas ir zināms, tā kā, ko tu vēlies pateikt. Tas konteksts, jā, tas ir zināms. Bet tas, kā tās rindiņas tā kā iet viena pēc otras, kā risinās tur tie notikumi, tā, tas viss tomēr ir tas process, tā kā kāds attīstās. Jo katra iepriekšā rindiņa papildina nākamo. Kā tu sāki? Jā, es sāku agri, ļoti agri sāku, bet tas kāpēc sāku, tas diezgan nepatīkams temats, tāpēc, ka es sāku 7 gadu vecumā rakstīt seju tajā laikā, kad aizgāja mans tētis. Es nezinu, man bija vienkārši tāds kā klikšķis, vienkārši notika. Tēti vairs nav, un viņš dzejnieks, un tā es nezinu, tas bija pat nervi. Man 7 gadi, kas tas it kā nekas nav, jā. Bet man tajā, tad, kad to uzzināja un tā, un ka bija tas trieciens, tad viss apgriezās vienkārši, man pasauli vienkārši sagriezās. Un tā no tā vecuma, no tā laika, es esmu bijis atšķirīgi skatījies ļoti daudzām lietām, kā man vienaudžā, un klasē vēl bija tā, un arī tagad, jo, mainot skolu, jā, tagad arī tāpat ir, ka īsti tev nesaprot. Tie paši vienaudži ir tādi paši, bet viņi nevar atrast īsti kopīgu valodu, ar kuriem tā sanāk. Un sāku rakstīt, es dzēju sākumā, jo man tas tiešām tā kā patika. Bet kaut kur zemapziņā bija tas, ka es jūtu to kā uzdevumu, var teikt. Un ka man vajag turpināt, jā, tā teikt, darbu un tā un visu. Bet sākumā tas neparādījās tik izteikti. Sākumā man vienkārši padevās un patika, tā dzēja bija, tā teikt, tas mazliet iedzimts, jā, tā kā rakstīt. Un sākās ar tie dzējoļi, es viņus vēl pārskatīju vakar, pirmos, jā, kas man bija. Viņi tik banāli uzrakstīti un tā. Tur ir tikai atskaņas, var teikt, tur ir, jā, ritmas atskaņa, bet tur tas konteksts un tas viss tur nav un pašam smieklumāk pēc tam. Un viņi ir bērnišķīgi un tagad viņus lasot, jā, liekas vienkārši, kā var šeit, ko tādu es rakstītu, salīdzinot to, ko tagad ir jāraksta. Sāku rakstīt, tad varētu tā īsti pasakot, tā kopsavilkumu uztaisīt, tas mazliet sāku rakstīt, tāpēc, ka man tas patika, man tas padevās, tāpēc, ka izjūtu, tā teikt, atbildīgi to, ka vajag turpināt, teikt, tālāk dzejā nest ģimenes lāgu.